Šogad paveikt vērienīgi ceļa infrastruktūras izbūves darbi, gan arī ielikt spēcīgi pamati jaunajai stacijas ēkai līdzās esošajam dzelzceļa sliežu ceļam. Ir pabeigta jaunā ceļa izbūve uz un no lidostas, un tagad apmeklētāji un lidostas darbinieki var braukt uz lidostu pa jauno lokveidu ceļu. Tāpatās arī noslēgt bagāžu tuneļu izbūves pirmā kārta, kas savieno bagāžu tuneli ar jauno lidostas terminālu, tā pavarot plašākas iespējas bagāžu nodošanai. Tāpatās arī ir izbūvētas jaunas P1 stāvvietas tajā galā, un arī tiek būvēta stāvvieta P5 lidostas darbiniekiem. Ieklāta ap 2491 metru jaunu ceļu segumu vairākās kārtās ar pārdomātu un mūsdienīgu ceļu infrastruktūru. Turpmāk lidostas apmeklētāji uz lidostu dosies Luksusfarā diagonāli pa labi, paralēli Torņa ielai, kur būs arī ērtas nobrauktos uz P3 un P4 stāvvietām. Savukārt projām no lidostas maršruts ved pa taisni pa L2 ceļu ar 2 braukšanas joslām paralēli Biroja ielai. Vēl nesen būvdarbi noritēja zemes līmenī, jo bija jārada infrastruktūra un komunikācijas savienojumi te vai no nulles vietā, kur pirms tam bija pļava. Un paveikts ir ievērojams darbs. Iebetonēti 534 pāļi, izmantojot gandrīz 15,000 kubikmetru betonu. Un pāļi ir savā ziņā unikāli, jo tie pieprasa dzelzceļa infrastruktūru. Tiem ir jāiztur lielas slodzes. Tāpēc pāļi ir lielāki nekā ierasts un iegulstas dziļāk zemē nekā citos būvniecības objektos. Izbūvēto komunikāciju tīklu garums ir pār 46,000 metru, jeb aptuveni kā no Rīgas līdz Raganai. Pēc kādu uzbērumu un pārvadiem nākotnē kursēs ātrgaitas vilciens starp lidostas staciju un Rīgas centru, veidojot savienojumu ar Baltiju un visu Eiropu. Tā būs Latvijā unikāla būve, paceļot 4,5 km garu sliežu ceļu virs zemes, lai netraucētu autosatiksmi uz lidostu. Konkrētajā zonā pie lidostas sliežu ceļš pacelsies 13 metrus virs zemes. Arī izteiksmīgais jaunās Rail Baltica stacijas ēkas siluets sliesies augstu virs zemes. Rail Baltica būvprojektā lidostas stacijas dienvidu daļā ir izbūvēts pazemes bagāžu tunelis 98 metru garumā, ar kuru nākotnē tiks savienots ar lidostas Rīga jaunais termināls. Rail Baltica globālajā projektā paredzēts nodrošināt air-to-rail pakalpojumu, kas sniegs lidostas pasažieriem iespēju reģistrēt un nodot savu bagāžu gan Rīgas centrālajā stacijā, gan arī citās dzelzceļa stacijās, un tā no vilciena tiks padot tālāk lidostā Rīga. Reģistrētā bagāža nonāks lidostas Rīgas dzelzceļa stacijā, no kuras tā tālāk transportēs uz lidostas ēku, pasažieriem sniedzot iespēju to saņemt savā galamērķa lidostā. Šāda veida tuneļi tiek izmantot jau citviet pasaulē un ir paredzēti, lai padarītu bagāžas apstrādes procesu efektīvāku. Lidostas apmeklētāju ērtībai projekta ietvaros tiek paplašināta P1, jeb lidostas īstermiņa stāvvieta. Te klāt nāk aptuveni 290 stāvvietas. Savukārt lidostas teritorijas darbiniekiem netālu no Viada degvielas uzpildes stacijas tiek izbūvēta jauna P5 stāvvieta ar aptuveni 800 jaunām automašīnu novietnēm. Jauno autostāvvietu plānots pabeigt nākamgad. Pateicamies visiem lidostas apmeklētājiem un darbiniekiem par pacietību būvdarbu laikā. Būvējam labākai rītdienai!